Situācija diezgan skumja. No vienas puses tam piekrītu, otras puses nepiekrītu. Manuprāt, tie uzņēmēji, kur Latvijā pašreiz spēj izdzīvot un spēj pelnīt kādu naudiņu, viņi šos uzskatām par inovatīviem, jo katru dienu ir nepieciešams atpakaļ kāds jauns risinājums, lai spētu izdzīvot šajā jaunajā laikā, kad mēs nezinām, kādu nodokli, piemēram, būs rītā. Piekrītu, ka situācija ir diezgan vāja, ja runa ir par uzņēmēju un zinātnieku savstarpējo sadarbību. Kolēģis jau iepriekš pieskārās par inovācijas jēdzienu kopumā. Šeit vēlos skaidrot, ka mēs inovāciju uztveram plašākajā nozīmē, kad mēs domājam, ka vajadzīgs nevis vienkārši radīt jaunas lietas, bet radīt tādas lietas, kuras klients uztver kā jaunas. Tādēļ lielu darbu mēs veltam, lai piesaistītu universitātei pasūtījumu pētījumus un mēs censtos realizēt tās lietas, kas ir radītas, kas nereti rādās nav komerciāli pielietojams. Otra lieta, ko nereti nākas dzirdēt, ir par uzņēmēju. Kad uzņēmēji vēlas riskēt, viņi ir risku mīloši. Es gribētu salīdzināt uzņēmēju ar motobraucēju. Motobraucēji man bieži uzskata, ka viņi ir tādi traki cilvēki, braucās lielā ātrumā. Taču prātīgi motobraucēji nodrošinās par dažādiem riskiem, tāpat arī uzņēmēji. Neviens uzņēmējs tā no brīvas gribas neriskēs un tā skaitā arī nesadarbosies ar zinātniekiem, ja viņam būs vēl lielas bažas, viņš var zaudēt resursus, naudu, laiku. Trīs galvenās grupas, ar ko sadarbojamies. Ja, protams, ir lielie uzņēmumi, kur šī sadarbība ir ilgstoša un zinātnieki jau ir iznoši kopā vairākus projektus. Tāpat ir vairāk startup uzņēmumi, kurus iespējams ir veidojuši akadēmiskais personāls no kādā krīzes laikā, un aizejot prom no universitātes, vai arī strādājot paralēli universitātēm. Protams, tie maziem vidēji uzņēmumi, kas pēc statistikas Latvijā ir tikai 90%. Manuprāt, diezgan laba sadarbība starp uzņēmējiem un akadēmisko personālu ir starp lielajiem uzņēmumiem un starp šiem startup uzņēmumiem. Šeit ir ilgstoša sadarbība, realizēt virkni projektu, uzņēmējs zina, ko var sagaidīt no zinātnieki zina, kādas vajadzības uzņēmējiem, kādas viņam ir iekārtas, ko viņš var izdarīt un ko viņš nevar izdarīt. Mazliet grūtāk ir, ja mēs runājam par šiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kuri nereti pat ir informēti par iespējām sadarboties ar augstākām izglītības iestādēm, vai arī ir informēti, uzskata, tas ir ļoti birokrātiski un grūti un sarežģīti. Un aptaujājot uzņēmējus un zinātniekus, kāds ir biežāk tās barjeras, kāpēc nesadarbojās, tad esmu uzskaitījis kaut kādus būtiskākos tos punktus, bet parasti tas viss reducējās uz to, ka tā īsti viens otram neuzticās. Pašsaprotami, ka cilvēks pirmo reizi ierauga otru, tad, ja mēs neko īsti par viņu nezinām, tad ir tāda neliela baža. Apkopojot dažādos faktorus, ir tādi trīs lieli bloki. Pirmais nav informācija. Nezinātniekiem par uzņēmējiem, kādas uzņēmēja vajadzības, ne arī uzņēmējiem informācija par zinātniekiem, ko tad zinātnieks var izdarīt. Un šeit jau ienesumu veids inovāciju centri, kas ir universitātēs izveidot, mēģinot informēt vienam otru. Tad ir stereotipi, kad gan par uzņēmējiem, gan par zinātniekiem dažādi. Un tāpat, protams, būtiskākais, kad trūkst resursi, citreiz, kad atrodam, ja mums no prakses ļoti bieži ir sādām kopā zinātnieku uzņēmējiem, bet izrādās, ka nav tās naudīgas. Uzņēmēji saka, jā, baigi labā lieta, bet nopirkt mēs nevaram. Un šie ir trīs faktori, laiks un nauda, kā rezultātā var izveidot savstarpēju uzticamību, kas ir izveidojusies šo efektīvajā sadarbībā, kas valsts par lieliem uzņēmumiem. Laika faktori ir samērā grūti ietekmēt, bet mēs censties šo laika faktoru izmantot liederīgi. Un kā viens kā laika faktors ir tas, kas ietekmē, laika gaitā mēs iepazīstām viens otru, uzzinām, ko varam sagaidīt. Viena no lietām, kur ir iniciēta, bet viņi nav gūsi atsaucību, izveidot tādu, ka viens pieturas aģentūra, arī pašreiz mēs runājam par inovāciju Latvijā, un tagad kāds uzņēmējs grib vērsties pie zinātniekiem, kur ir jāstāsta katrā iestādē atsevišķi, nav tāds vienotas vietas, kurā tie ir iepazīties katrā universitātē, kas ir pieejams, kādā pētniecības iestādē ir kādas kompetences, jo Latvija ir pietiekami maza uzņēmējiem,
tas dažu stundu jautājums aizņem uz Daugavpili, uz Ventspili, uz Rīgu, uz Jelgavu. Diemžēl šādā veidā mēs laika faktoru izmantojam diezgan nelietīgi. Protams, nauda ir viens no faktoriem, kā var veicināt personu sadarbību. Ja sagaidās kāds liels guvums, tad mēs tiekam pāri gan stereotipiem, gan aizspriedumiem. Un šeit noteikti kāda valsts, kā izrādīt savu labo gribu, un kādu laiku apmēram kaut kas līdzīgs, protams, ir realizēts ar tirgus orientēto pētījumu projektiem. Un kopumā šeit tāda tabula, kas ir tāda zīmējums, kas tapu kopā ar citiem universitāšu kolēģiem runājot par līdzīgu tēmu, kad nepieciešami neliela apjoma maziņu projektu, kur sadarbotos uzņēmējs ar zinātnieku. Tur būtu neliela guvumi, bet arī neliela riski. Taču lielākais guvums būtu tāds, ka uzņēmējs iepazītu zinātnieku, un zinātnieks iepazītu uzņēmēju. Kā rezultātā varētu rasties kāds tiešām patiesas inovācijas. Un vēl kādu lietu mēs esam konstatējuši, ka zinātnieki nav nemaz tik ieinteresēti, kā vienkārši paņemt pārdot kaut kādu izstrādi. Patīkam iegūt naudu, taču mēs redzam, ka tiešām parādās tāda deksme, kad uzņēmējs definē kādu uzdevumu zinātniekam, kas zinātnieki izaicina, ka viņiem zinātkāri savu zināšanas pielietot, kā līdz šim nebijušā veidā. Bet tādu veidu uzdevums var atrast tikai tad, ja zinātnieks ar uzņēmēju kādu laiku kopā strādājis, ko arī minēja iepriekš. Kalniņkungs, kad zinātnieki nedarbojās uzņēmumos, viņi nezina, kādā iekārtā, piemēram, darbojās uzņēmums, ka mums pašiem ir bijis piemērs, kur ir iegūts starptautiskas patents izstrādnē, kas apliecina, ka viņi ir konkurētspējīgi, kas ir akadēmiskajā vidē. Izrādās, ka uzņēmējiem viņi īsti nav derīgi, jo tā izstrāde ir veikta laboratorijas apstākļos, un uzņēmēji izmanto citas iekārtas. Tā kā mans diskusijai tālāk vai mans ierosinājums būtu, pirmkārt, ņemt vērā laika faktoru, kad runājot par inovāciju, kad mēs pārāk ilgu laiku šo tēmu esam runājuši un investējuši pietiekamas naudas, kad droši vien paies tāds laiks, un mums situācija uzlabosies. Tuvināsimies Vācijai, Anglijai. Un tāpat laikā, protams, investēt naudu nelielu apjomu projektos, kas veicinātu tieši šos sadarbības. Paldies par uzmanību, centos iekāpties laikā un pietiekami īsi. Paldies. Ekonomikas un komunikācijas jomā noteikti, tāpēc, ka mums ir tik daudz ko pētīt. Mēs esam jauna tirgus ekonomika. Mums ir divvalodīga sabiedrība. Mums ir oligarhiska politiskā sistēma un feodālistiski separātistiskā ministriju vadīšanas sistēma. Tie ir ko pētīt tik interesanti, kad var jaunas lietas saģenerēt un galvenais, kad šīs jomās nevajag liels ieguldījums aparatūrā. Te var iztikt ar intelektuālu potenciālu, kas mums šeit valstī ir. Un to zinātnes universitāti uzbliest. Kas attiecās uz inženieru zinātnēm un dabas zinātnēm, tad man ir jāsaka tā, ka es pat nezinu, kā to panākt, bet tos ieguldījumus, kas zinātnēm tiktu likti, būtu ļoti jāsasaistā ar eksportspējīgām nozarēm. Jo tie 6 miljardi cilvēku, viņi dzīvo aiz mūsu robežām, un mazai valstī ražošanu vajag. Jo saražoto produktu var pārdot rīt, var pārdot pēc mēneša, var pārdot pēc gada, var pārdot Brazīlijā, Ķīnā, ASV un Dienvidāfrikā. Kad servisus, no kā lielā mērā dzīvo lielās valstis, viņš ir piesaistīts reģionāli un laika. Tāds man uzstādījums būtu. Un tās eksportspējīgās nozars jau ir pateiktas 7 viņas ir. Tā ir kokrūpniecība, tā ir mašīnu būve metāla apstrāde, tā ir ķīmija farmācija, tā ir elektronika un informācijas tehnoloģijas, tas ir tranzīts un tas ir turisms, kas ievelk naudu šeit. Paldies! Paldies! Nav lielās zinātnes infrastruktūras. Un tad jautājums tāds, kā tad mums īsti rīkoties, ko mums investēt naudu, kas ir vairāk kārtām mazāk nekā tie lielie infrastruktūras objekti. Bet tajā pašā laikā neviena valsts vairs neceļ viena pati šādus objektus. Un Latvija, Igaunija un Lietuva piedalās šķiet, ka viena no pirmajiem liela infrastruktūras objektu celtniecībā, kas būs Lundā, šis te atšķelto neitronu avots. Tātad, ko ir interesanti šis infrastruktūras objekts? Ar to, ka tā būs apmēram 100 reizes jaudīgāka iekārta nekā esošās pasaulē, kas ir ASV un Japānā.
Un gan ķīmiķiem, gan biologiem, gan mediķiem, gan materiālu zinātniekiem būs iespējas veikt pētījumus, kurus neko citu veikt nevarēs. Un mēs tur piedalāmies gan Latvija, gan Lietuva, gan Igaunija. Un šī mašīna, kas maksā 1,5 miljārdus, būs gatava darbam 2018. gadā. Un man šķiet, ka to nevajadzētu aizmirst un vajadzētu domāt arī par to, kā mēs sagatavosim jaunus cilvēkus, kas tagad ieslējas pirmajā kursā 2018. gadā, jūs sasnieguši apmēram doktorantus līmeni, lai viņi varētu braukt uz turienu, veikt mērījumus un pēc tam atbraukt uz šejiem un to visu pārvērst naudā. Ja? Jo vēlreiz, tā nauda, kur mēs rīkojamies, ir vairākām kārtām mazāk nekā tie lielie infrastruktūras objekti, uz kuriem tiks taisīta lielā zinātne pēc dažiem gadiem. Un tas objekts, kas šeit ir, viņš ir tuvu, viņš ir Lundā, un mēs piedalāmies šī objekta celtniecībā. Ja? Mēs esam parakstījuši jau 2. memorandu par to, ka mums tur piedalāmies. Ja? Paldies! Paldies! Tā. Augstskolu un zinātni. Es domāju, ka mazliet vairāk vajadzētu pievērst uzmanību arī saistībā starp augstskolu praksi. Jo zinātne ir ārkārtīgi svarīga lieta, respektīvi labs zinātnieks neizaug, ja viņš nav redzējis augstskolā cilvēku, kas zinātnē kaut kā nozīmīgi pats ir izdarījis. Bet ir vēl viens knips, ka labs zinātnes organizators neizaug, ja pienāk no tās pašas vides, ja viņš nav redzējis cilvēku, kurš praksē kaut ko ir izdarījis. Tur ir jābūt kaut kādām līdzsvaram starp tiem, kas ir grāmatas lasījuši un kaut ko papētījuši, un tiem, kas ir kaut kādas tādas paliekams lietas izdarījuši. Taču es varbūt neturpināšu šo tēmu, es mazliet nokomentēšu iepriekšējo piezīmi, jo, kā zināms, pašvaldības savienība laika pa laikam diskutē ar valdību, un es gribētu šeit vēl vairākas piezīmes izteikt. Pirmais, Eiropas Savienība 2020. Īstenībā ļoti uzmanīgi jāpieiet šim dokumentam, jo viņš ir diezgan dažu tādu mazliet pārspīlētu lozungu apkopojums, un ja viņš uztver ļoti burtiski, ko dažkārt dara ierēģi, var iekļūt lielās nepatikšanās. Piemēram, ja jūs veidojat attīstību tikai uz inovācijām, arī redzat, kas ir ļoti kaitīgi, piemēram, Latvijā. Bet, lai gūtu panākums biznesā, inovācijas ir viens no labiem un ļoti efektīviem elementiem, bet nebūtu nav vienīgais risinājums. Bet, teiksim, šajos dokumentos ir kaut kādi vidējie, tādi virsmēji mēģināt izvirzīt, kas nevienmēr kaut labi dara. Nākamais jautājums par reģioniem. Reģioniem ir tā, ka faktiski daudz, kas ir atkarīgs no valsts politikas, un pašreiz notiekošā centralizācijas un koncentrācijas politika ļoti cieši saistīta ar šo tēmu. Reģionālās augstskolas vēl ir dzīves, un ļoti braši pašlaik diskutē par to, kā viņas attīstīsies. Bet pirms gadiem 10 ļoti braši vēl bija dzīves reģionālās slimnīcas, un arī braši diskutē par to, kā viņas jau tur paliks, tur piegriezīs kaut kādiem dažiem mazākiem, bet Latvijas strauji tovajās situācijā, ka te būs viena slimnīca Rīgā un varbūt viena augstskola Rīgā. Un piekrist tam, kad absolūts mērķis ir sasniegt maksimālu kompetenci vienā valstī, vienā mazā vietā, ir ļoti bīstama tendence. Savukārt no pašvaldību viedokļa reģionālā augstskola, tāpat kā reģionālā slimnīca, ir viens no pamata elementiem. Nekādā ziņā negribu apkārtot to, ko te teici, bet skaidrs ir tas, ka šeit, protams, viss ir atkarīgs arī no pašvaldības un pašvaldības izpratnes. Jūs nevarat izveidot reģionālu augstskolu, ja nav atbalsts tam, kādā veidā izmantot teritoriju, ja nav atbalsts attiecīgai infrastruktūrai, jūs nevarat dabūt studentus, ja jums nav izklājas vieta un dažādi citu lietu, kas ir daudz atkarīgs no vietējiem cilvēkiem. Bet principā, ja runā par šo te koncentrāciju, tad, protams, ir šeit lielas problēmas un mūsu organizācijas viedokļa valsts politika pēdējos 2 gados ir krasi nepareiza. Krīzes pārvarēšanai tiek pielietot nepareizi līdzekļi un
nepareizas zāles. Mēģinājums koncentrējot kaut ko ietaupīt ir ļoti kaitīgs, un tikpat kaitīgs, kā teiksim, varbūt tās izglītības sistēmā mēģinājums koncentrēt visu augstskolas vienā vietā ir kaitīgi. Tāpat tās kaitīgi ir daudz citas koncentrācijas pazīmes, kas pašlaik, teiksim, izsauc diezgan dziļas un tālajošas sekas arī citās nozarēs. Un, ja mēs runājam par sadarbību konkurences vietā, tad drīzāk vajadzētu runāt par sadarbību kā līdzekli konkurences sacensībām. Respektīvi, sadarbībā ir jāizvelk no konkurences, nevis likvidējot administratīviem līdzekļiem konkurences. Un, kas attiecās uz izcilību, tad šeit arī ir vērts ņemt vērā to, ka, protams, kad īsta zinātne ir tieksme kaut kādā veidā būt pasaulē labākajam, nevis kaut kam. Un šīs reģionālās augstskolas, acīm redzot, var dažādos virzienos strādāt. Viņas var strādāt mazāk tirgus segmentam, kas ir savs reģions, otram tirgus segmentam, kas ir Latvija. Viņas var strādāt kopējam Eiropas Savienības tirgum, kas arī ir pasaules tirgus maza daļa. Viņas var strādāt uz pasauli. Bet mazai augstskolai nav obligāti būt, ka tur viss, kas ir. Tur pilnīgi pietiek, kad ir daži vai vairāki talantīgi cilvēki, kur savā jomā spēj būt labākie. Un, protams, ja jūs gribat attīstīt īstu augstskolu, tad jums ir vajadzīgi arī īsti zinātnieki, viņam vajadzīgi pēc visu spektru, ko arī parādīja šie te iepriekš